Labdien! Šodien apskatīsim diezgan tādu populāro uzdevumu. Ar makrosu aprēķināsim, cik dienas ir starp diviem datumiem. Datumus D1 un D2 mēs ievadīsim ar dialoga logiem, bet starpību starp šiem datumiem aprēķināsim ar speciālo funkciju. Šoreiz varbūt pretēji citiem gadījumiem es programmu rakstīšu pats šeit pat tekstu veidā, un tad mēs viņu pārkopēsim redaktorā. Sākam rakstīt programmu. Public sub tālāk datumu starpība. Tad tas būs programmas nosaukums. Mēs izmantosim mainīgos datumus un mainīgo veselo skaitli. Tāpēc sākumā noformulēsim, kāds mainīgo tips būs. Dimension D2 D1 as date. Tālāk turpinām tepat tai pašā rindā. Dimension n as variant. Sākam ievadīt datumus. D1 būs input box. Ievadīsim pēdiņās D1 vienāds. Ar otru komandu, ar nākamo komandu ievadīsim D2 input box pēdiņās D2 vienāds. Tālāk aprēķināsim dienu starpību. Dienu starpība mums ir mainīgais n. N būs vienāds, un te izmantosim speciālo VBA funkciju date diff, datumu starpība, diference, norādot šai funkcijai pirmajā vietā, ka mēs gribam redzēt skaitli D komats, norādot pirmo datumu, otro datumu, un starpība būs aprēķināta. Tagad ievietosim iegūto rezultātu mūsu tabulā. Teiksim tā, range, kur mēs liksim D1, B5 būs vienāds variant ar D1. Savukārt range C5 būs variant
D2 varianti. Kāpēc varianti? Nesaprātā. Protams, tā ir kļūda. Varam rakstīt vienkārši D1. Varam saīsināt nevis variants, tad varianti tas ir no mainīgo tipa. Vienāds D1, D2 un tālāk D5 šūnā, B5, D5 šūnā. Nu, ievadīsim viņu kā cells. Cells. Kāda tā būs šūniņa? 5. rinda, 1, 2, 3, 4. kolonna, vienāda ar N. Un end sap. Programma ir uzrakstīta. Paņemsim viņu Ctrl+C, copy. Ejam developer, Visual Basic. Nu, moduls mums jau ir atverts. Ierakstam šeit programmu un izmēģināsim šo programmu. Run D1. Nu, pieņemsim 2013. gads. D2. Pieņemsim šodienas datums 8.12.2014. gads. Skatāmies uz rezultātu. Ja mums viss ir sarakstīts pareizajās vietās, nu, fontu stilu es, protams, biju iepriekš uzstādījis, tā kā to mēs neprogrammējām. Ar to arī uzdevums ir izpildīts.